Kā šis gads pagāja saimniecības jomā? Saimniecības jomā šis gads bija vērienīgs. Pārbūvējām ķiršu, atpūtas, draudzības, viršu, attekas, Mežmalas ielu, kā arī Liepu aleju un Večtāls ceļu. Paplašinājām Lilastes stāvlaukumu, izbūvējām jaunu gājēju pārēju Jūras ielā. 2 novada dīķos ielaidām mikroaļģes, kas tos attīrīs. Šogad atjaunojām ielu segumus, tajos iestrādājot 3707 kubikmetru materiālu. 92 reizes veicām greiderēšanu, bet 75 reizes bedrīšu remontu 908 kvadrātmetru apmērā. Tāpat šogad uzstādījām 1560 jaunus energoefektīvus gaismakļus. Kopā mēs to paveicām. Kopā ar iedzīvotājiem pašvaldībā izdevās saglabāt Cernikavas pasta nodaļu. Šogad Cernikavas skolai ir 50 gadu, un mēs dāvinām Cernikavas vidusskolu. Čau, Solvita! Sveiks, Raivi! Mums iet labi, kas jauns Ādažos. Mūsu skola piedzīvo vērienīgas pārvērtības, mums turpinās siltināšana, nāk korpusa fasādes atjaunošana. Jā, tā skaitā mums arī jauni 5 sarkanie ozoliņi iestādīti. Protams, mūs nebeidz pārsteigt mūsu skolēni ar sasniegumiem un savu radošumu. Ādažu vidusskolas stadionā ir uzstādīti ne tikai jauni trenažieri. Šogad mēs pievilkām arī jauns inženieru komunikācijas futbola stadionam, lai jau nākamgad ierīgotu jaunu automātisko futbola laukuma zālienu laisīšanas sistēmu. Šogad arī sporta centra atjaunojām sporta zāles grīdas segumu. Ādažos tika atklāta Eirobasket 2025 trofeju stūri pa visu Latviju. Kopā tika sarīkot 40 sporta pasākumi, un vēl tika sniegts atbalsts 17 pasākumu organizēšanā, kā arī atbalstīts 17 novada sporta organizācijas. Esam pārveidojuši Cernikavas stadionu par lielisku sportošanas vietu, un esam norganizējuši arī pirmās lieliskās sacensības ar vairāk olimpiešu dalību. Pārgājienu mīļotāji tagad var baudīt pastaigas pa celiņu gar Gaujas Baltezera kanālu un Ādažu aizsargdambī, kas tagad sakopts 13,5 km garumā. Zaļais ceļš, kas savieno Ādažus ar Cernikavu, ļauj baudīt dabas tūmu pilsētā. Atklājām specializētās darbnīcas personām ar garīgu raksturu traucējumiem un jaunu ģimenes ārsta praksi. Kopā mēs, protams, ne tikai priecāties, bet arī svinēt. Gaujas un Nēģu svētku pulcēja vairākus 10 000 viesu no visas Latvijas, valsts prezidentu ieskaitot. Svētkus svinēja un jubilejas atzīmē arī pašvaldības iestādes. Ādažu bibliotekai 100 gadi, Ādažu slimnīcai 70 un 15 gadi, pirmskolas izglītības iestādē Meža vēji. Savu 15. gadu jubileju atzīmēja arī konkursa Sabiedrībā ar dvēseli. Šo gadu laikā īstenoti 257 projekti un šogad 21. Paldies katram, kurš iesaistījās, lai padarītu mūsu novadu vēl labāku. Kopā mēs varam vairāk. Pirmo reizi ir dibinātas iedzīvotāju padomes, priecīgus, gaišus un patiesi sirsnīgus svētkus un laimīgu jauno gadu!